Šodien portāla iauto.lv testā piedalās jaunais Peugeot 308 GTI. Šis modelis tiek piedāvāts ar 1,6 litru benzīna dzinēju. Mums pieejamais ir 270 zirga spēku motors ar manuālo ātrumkārbu. Cena no 34 000 ko esam auto eiro. atzinuši uz īstu testa poligonu. Kā tev no ārpuses pirmais iespējas, kad ieraudzīji šo auto? Vispirms es ieraudzīju auto, un pēc tam tevi. Tas ir labi. Bet mēs jau Intriģējoši. Mēs ik pa brīdim piebraucam ar šādiem palielināts jaudas automobīļiem šeit. Kāds ir oficiālais nosaukums? Braslas iela 15. Autoservisam. Autoservis, Jā. auto Brasla un kafejnīca Labais 4 bīstams. Labais, pēc nopietni. maiņa, jā. Tāds nosaukums Labais 4 bīstams. Nu lūk, un tad te mēs tagad izbrauksim un pēc tam dalīsimies iespējas. Nu, kas mums tur iekšā darās? Nu, vismaz nav tā kā plazmas tāds blāķis priekšā un neko nevar redzēt. Turbo motori, rotori, spoileri, Peugeot, taksī, 05, turbo, kūski. Nu, nākamajā taksī varbūt būs šis Peugeot. Reizē interesanti ir šitas te pasties tāds. Nav daudzām mašīnām, kam ir uzraksts. Jā. Sākumā arī. Tā kā tā, bišķiņ tikšķi. Silts. Ir darbināts. Nu, kāda ir iespēja pēc tāds neliela aplīša? Labi, tiešām labi. Žēl, ka atkal mašīnas baig daudz pilsētā. Bet aplīt bija labi, kad raziņā pabraucām. Žēl, ka neapsties spidometrā. Mazliet pār pa 50 bija, man liekas. Bija. Labi, tā esam ciet, lai varam redzēt. Tātad manuālā kārba, kā viss pātrinājums, bremzēšana. Atkal provocējoši automobils. Ar savu izskatu. Un pēc tam iekšpus ļoti labi. Tāda. Tieši atbilstoši tai mašīnai. Gan vienīgais, man tas augums neatļauj redzēt visus spidometrus un tahometrus, bet es pat cik dzīvē redzu, ka uz viņiem skatos, tā kā man tas absolūti Nē. Dinamika tiešām labi. Arī bremžu diski un bremžu supporti ir tādi atbilstoši. Viss ir lielāks. Jā, protams, jā. Nepateikšu, cik tajos izmēros, bet pret to 250 zirga spēku versiju ir. Ļoti labi var sabremzēt šo mašīnu. Es domāju, ka viņi nav arī ļoti smagi. Pasaka, kāda starpība ir aizmugurējiem bremžu diskiem priekšējiem. To mēs varam parādīt, jā. Lūk. Tur nav tik liels slodzes. Un te ir. Nu kā, iekšā aizmugurē var sēdēt kāds? Zini? Brīvi. Nu labi, tu neesi tas ražanākais. Garākais, teiksim, jā. Gargājāni meiteni arī šeit mierīgi var sēdēt. Par ko tu domā, Ivar? Par auto. Es nevaru daudz smieties, tad raustās filmu. Jātrenējās. Jā, nē, jāpērk tur viena lieta. Un aizmugurē arī pilnībā vietas pietiek. Forši tam tumšs sarkanā pāriet uz to melno, tas tāds. Nu, tas ir šitam, jā, tāds īpašais krāsojums. Un aizmugurē šitā ir tāda, starp citu, ļoti ērta lieta, kad vajag kaut ko garāku ielikt, atnāk vaļā, tev nav jālaiž lejā, lai arī ir iespēja nolaist beņķi, bet tev var sēdēt reāli 2 cilvēki un arī mazāk šūpojās. Līdz ar to tā ir tāda priekšrocība. Tā ir ļoti arī riskanta vieta, teiksim, ja tu ieliec iekšā, ja tu bremzē. Jā. Man bija dēļas vienreiz. Jā. 2 dēļas. Un visais dēļas atrāvās. Bet ātri nebrauc. Jā. Mēs dēļas ar šito šodien nevedam? Jā. Priekš dēļiem ir baļķvedē. Ir. Nu, bet ja vajag no depiņa. Nu, lūk, un tas ir iekšā salonā. Nu, kas mums iekšā salonā ir? Nu, ir arī mīnusiņi, jā, varbūt iekšā salonā tos mēs varam akcentēt. Nu, šeit šis ir diezgan nērti ir taisīt vaļā ciet. Nu, jā, tas tāds maziem. Nezinu, es domāju, tev arī nav. Es domāju, arī ar maziem tieviem ir vēl grūtāk. Bet, zini, tās ir tādas lietas, ko bieži netaisa vaļā ciet. Tu parasti tā uzliec un, ja tu dzērs iekā priekšā un aizsvīst ciet, nu tad varbūt patās. Tā iedarbinam. Nu, tad sākumā, protams, jāpierod ir pie šīm
pie šīm zīmēm Peugeot, ko viņi ir domājuši? Šai mašīnai arī, kurai mašīnai bija -1, nebija te šitas rokturīts. Tev ir. Nu jā, ja es pats ātri braucu, es arī varu pieturēties. Nu jā, bet šīs te, nu labi, te var saprast to, ka tas kaut kas pa mašīnu, kaut kas ar skaņu, navigāciju, bet nu tās zīmes, tas pierašanas jautājums. Jā, tieši tā. Tu iekāp vienā mašīnā, otrā mašīnā. Tu savādāk vērtē. Un pavisam savādāk tu vērtē. Un bet ja tu nedēļu brauc. Jā, tad jau ir, nav problēmas. Nu kas mums te 9,1? Vidējais cik bija tagad? 10 kaut kādi. 10? Nu redz. Bet tas jau uz 37 km, tas 47. Nu jā. Reset, nu labi, normāli ir 8 litri. Vienīgais šādām mašīnām ir viens mīnus daudzam. Jā. Viņiem ir elektriskā roksbremze. Jā. Tādai mašīnā vajadzēja roksbremzi. Mēs varam nodemonstrēt, kā viņi mūs brīdina, iedarbina motoru. Jā, uz to tur var nobīties. Jā. Kas notiek? Kas notiek? Sprākstam! Policija brauc, kas te ir? Plaza parking brake. Tik nopietni to mums paziņo. Tā kā ar klucīšiem pie riteņiem pielikšanas neies cauri. Neies. Tāpatās zvanīs. Nu labi. Tad tiekamies nākamajā testā. Tieši tā. Peugeot sporta krēsliem, kas ir ļoti, uz manu augumu, ļoti ērti. Pleca izvirzījums ir pietiekoši, lai noturētu asākos manevros vadītāju pozīcijā, taču netraucē viņā iesēsties un izkāpt no automobīļa. Stūras pozīcija ir tā, kas sākumā izraisa vislielākos jautājumus, jo būtībā ērti viņu var noregulēt uz manu augumu, tas ir 1,77 m, ka, ja parasti es esmu pieredzis skatīties uz ātrumu caur stūri, ja, tad šī gadījumā stūri sanāk zem un instrumentu panelis sanāk augšā. Īpaši tas netraucē, vienīgi tas instrumentu panelis, tomēr ir maziņi, gan tie cipari uz kilometru stundā, viņi tā, baigi jāpiešaujas, lai tu redzētu, cik tad tu brauc ar viņu. Vairāk tu redzi pārskatāmāks ir pat drīzāk apgriezieni nekā ātrums. Tas tāds mīnus, taču pilsētas režīmā ir labi, ka to ātrumu rāda arī vidējā ar digitālo ciparnīcu. Sporta režīmā ieslēdzot jāteic uzreiz, kad ir ļoti patīkama iespēja, ja papildus tāds aprīkojums, kad rāda Power Boost un Torque. Pēc neilgā izbraukuma kopsavilkums ir: automobīls ir ļoti dinamisks, aktīvs, ātrs, agresīvs, patīkams pārsteigums.